Labrīt! Liekot ķepu uz sirds, jāsaka, ka šodien mums raidījumā būs ne tikai suņi un kaķi. Vai jūs zinājāt, cik liela mēdz būt pundurcūka? Līdz šim arī mums par to nebija īstas skaidrības. Tāpēc šodien iepazīstināsim ar pundurcūku, kurai ir mīļdzīvnieka loma. Vēl uzzināsim, kādas intelektuālās spēles piemērotas suņiem un viņu saimniekiem garajos ziemas vakaros, bet par seska un kaķa sadzīvošanu ķepai uz sirds stāstīs žurnālists un radiocilvēks Jānis Šipkēvics. Sāksim ar ceļojumu uz Saldus dzīvnieku patversmi pie lieliem un maziem, jauniem un pusmūža kaķiem un suņiem. Šajā patversmē kaķiem ir pilnīgs superluks numurs, plaša saulaina telpa, mantiņas, guļvietas un pat tualete ar jumtu. Tas ir patversmes vadītāja Dzintara Rupēka un viņas sievas vetārstes Lailas nopelns. Vienu dienu viņai ienāca galvā, kad jāatbrauc uz dzīvnieku patversmi apstīties, kas te notiek. Viņa atbrauca, ieraudzīja šito skaisto māju. Viņa gan toreiz nebija tik skaista, jo visi logi bija gandrīz izsisti, jumta praktiski nebija. Viens gals bija sadedzis, kurā atradās nosacīta dzīvnieku patversme, kur bija kādi 3 suņi un 4 kaķi apmēram tika turēti. Tagad šeit savus saimniekus gaida 9 kaķi un 20 suņi. Pelēkā kaķenīte ir apmēram 2 līdz 3 gadus veca. Patversmē dzīvo kopš vasaras, vienlaikus neatkarīga un draudzīga, labi sadzīvo ar citiem kaķiem. Saņēmusi vakcīnas, mājas kaķis, kurš kārtojas kastītē. Arī Saldū, līdzīgi kā citās patversmēs, kaķi un suņi lielākoties nokļūst tāpēc, ka saimniekiem trūkst naudas barībai, vai arī tāpēc, ka jādodas strādāt ārpus Latvijas robežām. Diemžēl saimnieki savus mīluļus reti mēdz ņemt līdzi. Pārsvarā uz lielāko daļu Eiropas Savienību tas ir ļoti viegli izdarāms, tik ieliec čipu un savakcinē, bet tieši, kuras latviešiem ir iemīļotas Anglija un Īrija, kur ir sevišķi smagi tie noteikumi. Jūs zināt, ka tur ir pusgadu jātur karantīnā un jāmaksā naudas nenormāli lielas par analīzēm. Tur tas izmaksā 100 lati plus 7 mēneši vēl, kas ir jāgaida. Cilvēki nav uz to gatavi. Tieši tāpēc pagājušā gada rudenī patversmē nonāca arī pirāts. Saimnieki paši viņu atveda uz patversmi. Tagad sunim ir apmēram 6 gadi. Pirāts ir ļoti mīļš un draudzīgs. Viņam patīk cilvēki. Pieredzis dzīvot pie ķēdes, taču varētu arī dzīvot kādā privātmājā vai lauku sētā. Saldus pilsētā klaiņojoši suņi ir retums. Tāpat ļoti reti ir gadījumi, ka savreiz no patversmes paņemts suns tur nonāk atkārtoti. Tagad patversmes suņi vairs neatgriežas, jo mēs arī skatāmies, mēs prasām tam cilvēkam, kā tas sunīts dzīvos, ko viņš dara, ar ko baros un kādu viņam būs apstākļi. Un ja mums neapmierina viņa teiktais, mēs arī nedodam tam cilvēkam to suni. Un maksa ir tīri simboliski, bet arī tas ir jau kaut kāda barjera, kas neļauj, kuram katram paņemt. Savukārt uz ielas dzīvojošo kaķu skaits tiek stingri uzraudzīts. Mums ir aptuveni 2 kolonijas, 2-3 kolonijas, kuras tiek uzraudzītas no barotāju puses. Viņām ir tantiņas, kas pieskata šos kaķus, kas pabaro viņus un kas kontrolē, lai viņiem tur neizplatās slimības. Reizēm gadās, sevišķi pēdējā laikā, šķirnes suņi parādās nezinu no kurienes Saldus pilsētā. Mēs jau, protams, viņu noķeram, atvedam, domājam, tūlīt saimnieks, kur katru brīdi jau viņu meklēs, nāks pakaļ, bet tā arī neatnāk pakaļ. Mīluļu lomā mēdz būt suņi un kaķi, degūni, seski, arī papagaļi un zivis. Katram savs raksturs un savas vajadzības. Tomēr reizēm cilvēki mēdz mājās turēt dzīvniekus, kurus ļoti grūti iedomāties mīluļa vai drauga lomā. Iepazīstieties, šis ir Žoržs, žņaudzēja čūska boā. Žoržs ir vēl pavisam jauns, 3 gadi, un viņš nav gluži mājadzīvnieks. Žorža tagadējās mājas ir patversmes dzīvnieku drauga terārijā. Viens no vēstniecības cilvēkiem bija savu laiku, viņi iegādājies vēl pavisam maziņu tādu galīgi. Un tagad viņš pārcēlās uz dzīvi citu valsti. Cik es saprotu, laikam tur nav iespējams viņam vairs turēt tādus zvērus. Un tāpēc viņš ir atgādāts uz šejieni.
Par Žoržika mūža maizi, ja precīzāk sakot, garantēto pelīšu minimumu gādās dzīvnieku draugu darbinieki. Tomēr šī nav vienīgā eksotiskā čūska, kas Latvijā dzīvo nebrīvē. Viena daļa cilvēku rāpuļus izvēlas kā ekskluzīvu mantu, kas rada apbrīnu vai papildina interjeru. Otra daļa ir īsteni rāpuļu mīlētāji, bet tādu Latvijā nav daudz. Eiropā, vecā Eiropā, tā ir īsta kultūra. Tur ir milzīgas tradīcijas, tā pašā Čehijā ārkārtīgi izteikts, varbūt tur ir Vācijā neapšaubām. Un tur ir, būtībā tā ir tāda organizēta kopiena, kur viens otram atdod informāciju. Un tieši rāpuļu mīlētāji. Pie mums šīs te rāpuļu un vispār eksotisko dzīvnieku turēšanas kultūras vienkārši nav. Pēc pēdējām izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā tātad Latvijā čūsku turēšana mājās kā istabas mīļdzīvnieciņi ir aizliegta. Tas neatiecas uz zooloģiskiem dārziem un reģistrētām dzīvnieku turēšanas vietām. Tātad secinājums viens atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, jāpiesakās ir pārtikas veterinārijā dienestā un jāreģistrē dzīvnieku turēšanas vieta. Neatkarīgi no tā, vai jums mājās ir 1 vai 3 čūskas, tām nepieciešama reģistrācija. Tas vajadzīgs, lai cilvēks saprastu, ka tā ir liela atbildība, bet vienlaikus legāls rāpuļa status ļauj saimniekam droši prasīt padomu, piemēram, tad, ja čūska ir saslimusi. Ir bijuši gadījumi, kad atved uz zooloģisko dārza avārijas glābšanas dienestu pitonu. Apmēram 2,5 metru garu, noceļ no balkona, un, protams, tajā mājā nevienam pitonu nekad nav bijis. Acīm redzot, tas pitons ir atlidojis no blakus mājas. Ja? Tātad patiesībā ir jābūt kaut kādai kārtībai, lai cilvēki varētu atbildēt pilnā mērā par šo savu mīlumu. Rīgas zooloģiskajā dārzā pavisam legāli dzīvo dažne dažādākie rāpuļi. Te par viņu barošanu, veselību un labsajūtu rūpējas speciālisti. Pieredze liecina, ka čūskām vajadzīgi pēc iespējas dabai pietuvināti apstākļi un atbilstoša barošana. Ja tā nav, čūskas kļūst agresīvas. Nevar viņu vienkārši pārnest un ielaist pirmajā stikla traukā, akvārijā vai kaut kur. Tie nebūs normāli apstākļi viņiem. Tur jau sāksies ar to, ka viņa nīkuļos, slimos pati kā tāda, un diemžēl jāatzīmē, ka čūskas tādās nelabos apstākļos arī pati paliek agresīva uzreiz. Čūsku ēdienkartē atkarībā no viņas lieluma ir olas, peles, putni un truši. Ja jums ļoti patīk čūskas, jāzina, ka reizēm indīgo čūsku zīmējums mēdz būt ļoti līdzīgs neindīgo ādas rakstam. Neprasmīgās rokās pašai čūskai var tikt nodarīts pāri, vai arī čūska var kļūt par apdraudējumu citiem. Cilvēkiem jāpierod pie tā, ka tu mašīnu, nopērc mašīnu, bet lai tur viņi brauktu, tev ir jāaiziet tehniskā apskata, tev ir jādabūna braukšanas autovadītāju apliecība. Šeit arī tāpat, ka būtībā čūsku nepārdot, neturēt mājās, nedrīkst, kamēr tu neesi sakārtojis, tā dokumentācija. Bet, ja redzat, piemēram, izmukušu pitonu, necentieties to noķert pašu spēkiem. Nenesiet mājās vai uz zooloģisko dārzu. Zvaniet glābšanas dienestam. Šie dzīvnieki nav piemēroti mītdzīvnieku lomai, un līdz ar to, ja tikai būtu iespējams, tad tāda lieta nebūtu atļaujama civilizētā sabiedrībā šos dzīvniekus spīdzināt, jo nav iespējams nodrošināt dzīvnieku aprūpi, ja cilvēkiem nav pietiekoši zināšanas, izglītības šajā jomā. Un, ja nav kontrolas šajā situācijā, tad attiecīgi arī viņi tiek spīdzināti, pamest un beigās tie turētāji vai legāli vai nelegāli, bet cenšas no viņiem atbrīvoties un lūgties, lai zooloģiskais dārzs viņus pieņem. Vismaz man ārsta pieredze liecina, ka visi tie gadījumi tā arī beidzas. Pats par sevīm būtu jādomā vispār, vai vajag to čūsku mājās. Vai patiešām tas ir tas pozitīvais, kas mājās ir jātur. Jo tomēr vajag turēt tādus dzīvniekus, kurus, kā saka, ir patīkami paņemt rokā, viņus pabužināt, un kuri arī mīl, ka viņus bužina. Tas pats kaķēns vai tas pats kucēns maziņš, kamēr viņš izauga. Tas ir savādāk pilnīgi, ja? Un arī mēs to uztveram savādāk. No čūska tas, man liekas, vairāk ir tā, pārkāp sev pāri un paņemt viņu roku pāri, es viņu turu. Ja gribat iegūt draugu, kurš atšķirībā no čūskas luncinās asti un sagādās daudz prieka, tad ķepos sirds iesaka doties uz patvērsmi dzīvnieku draugs, kur savu saimnieku gaida Glorijas mamma. Atcerieties, pirms 2 nedēļām Glorija sagaidīja savus saimniekus, tagad mammas kārta. Kucītei ir 2,5 gadi. Līdz šim kopā ar saviem saimniekiem dzīvojusi dzīvoklī, kļuvusi par mammu 4 kucēniem. Saimnieki nespēja uzturēt kucēnus un atteicās arī no mammas. Ļoti draudzīga, tomēr sunim vajadzīga audzināšana.
Ja vakaros mēdzat spēlēt galda spēles, tad kaut ko līdzīgu varat uzspēlēt arī kopā ar savu suni. Ļoti būtisks šo spēļu aspekts ir tāda kopīga laika pavadīšana ar suni. Jā, tādēļ arī tās nosaukums interaktīvās, jo tās nav rotaļlietas, ko mēs varam, pamest sunim un atstāt viņu tur savā nodabā darboties un, tā teikt, likt mums svētu mieru, bet rotaļā būs jāiesaistās arī saimniekam un jāpalīdz. Pirmās interaktīvās rotaļlietas radītas pirms 17 gadiem. Šāda veida spēles domātas, lai motivētu suni, attīstītu prātu un novirzītu uzmanību no tādām nodarbēm, kas saimniekam nav īsti pieņemamas. Piemēram, čību graušana vai kauliņa slēpšana zem spilvena. Takšu puikas Kūpers un Skipers spēles apguvuši teju profesionāļu līmenī. Ziema nav mūsu mīļākais gada laiks, un ārā mēs esam reti, tad mēs sākām arī šogad pievērsties interaktīvajām spēlēm, kas ir laba nodarbe ziemas vakaros. Skipers ir ļoti aktīvs, visu grib paveikt ātri, bet nosvērtais Kūpers spēlē lēnām un ar apdomu. Viņi istabā tiek laisti pa vienam, jo viņi pilnīgi ir tādā azartā iegājuši, ka viņi pilnīgi cīnās savā starpā, kurš pirmais tiks pie tās spēles. Spēlēm ir 3 dažādi sarežģītības līmeņi. Spēja tos apgūt nav atkarīga no suņa vecuma vai šķirnes. Galvenais ir atrast un dabūt kārumu. Skipera un Kūpera saimniece kā kārumu izmanto sieru, bet citiem suņiem garšo kāds desas gabaliņš, ola vai sausā barība. Spēlē tiek ielikti kārumi, suns tiek ielaists istabā, viņš izspēlē, tad es ņemu vai citu spēli, vai tajā pašā ielieku kārumus un laižu otru suni. Un es, protams, esmu klāt, kad viņi spēlējās, palīdz vai pamāca, kad viņš kaut ko dara nepareizi. Mēs viņus varam izmantot arī apmācību procesā, tad kā apmācību procesa sastāvdaļu mēs varam sunim gan mācīt, gan nostiprināt dažādas paklausības komandas, teiksim, sēdi vai gaidi, kamēr mēs ievietojam kārumus spēlē un līdz ar to tādā veidā arī pozitīvi apmācīt suni. Skipers un Kūpers jau otrajā spēles reizē jūtas kā profesionāļi. Tomēr ātrums, kādā suņi iemācās spēlēt šīs spēles, mēdz atšķirties. Suņiem ir dažādi temperamenti un raksturi. Vienam vairāk interesē tieši kārumi, citam vienkārši patīk spēlēties. Mēs visticamāk sunim redzot un vērojot mūs, ievietosim šo kārumiņu sākotnēji, varbūt atbīdot kādu bloku tikai pa pusītei, kādu klucīti novietojot pusstāvus, nevis pilnībā šajā te padziļinājumā, un suns tādā veidā pakāpeniski apgūst šo spēles principu. Šī spēle ir jau sarežģītāka. Te ar ķepu jāatvelk atvilknītes, kurās noslēpts kārums. Bet sunim nav nekādu problēmu. Eleganti ar ķepu atver atvilknīti un siers vēderā. Varbūt jā, kāds domāt, kas tāds pilsētnieku izklaide, bet es domāju, ka viens mēs varam izdomāt kādu aktivitāti sunim, kas viņu kaut kādā veidā nodarbinātu. Ja? Mēs tikpat labi varam ievietot kādā tukšā pudelē kārumus un likt viņam ripināt un šos kārumus pa vienam uzlasīt. Tas būtu tas pats rotaļas princips. Regulāri trenējoties, suns attīsta ar vien lielāku ātrumu, bet pati spēle viņam neapniks. Takšu puikas Skipers un Kūpers ķepai uz sirds labprāt parādīja arī citas savas prasmes.